Šodien mēs noslēdzam Odiseju, un kā mēs apspriedām iepriekšējā lekcijā, Odiseja patiesībā ir par atgriešanos mājās, par trim ģimenes locekļiem - Odiseju, Penelopi un Telemaku, kuriem pēc 20 gadu šķiršanās atkal jāapvienojas un jāpārrod savstarpējā mīlestība. Kā jau iepriekš runājām, visi trīs cieš no depresijas. Odisejs cieš no pēctraumatiskā stresa sindroma, jo karš ir sadragājis viņa identitāti, pašapziņu, pasaules uzskatu un dzīves mērķi. Penelope ir nomākta, jo viņas dzīves mīlestība ir pazudusi, un viņa nezina, vai viņš ir dzīvs vai miris. Telemaks ir jauneklis, kurš nevar pārmantot ne tēva mantojumu, ne mātes bagātību. Tātad visi trīs ir depresīvi, un šodien mēs runāsim par to, kā mīlestība visus trīs atved kopā un garīgi atdzīvina. Viens no galvenajiem tematiem, ko skatīsimies semestra gaitā, ir mīlestības jēdziens. Kas ir mīlestība? Kā tā izpaužas? Un kāpēc tā ir tik svarīga? Atcerieties, ka apziņa ir visums. Mūsu apziņa ir bezgalīga, bet mēs to nezinām, jo, lai orientētos savā realitātē, mēs halucinējam laiku un telpu. Laiks un telpa liek mums ticēt, ka esam atdalīti cits no cita, lai gan patiesībā visi esam vienoti. Tātad realitāte, ko redzam, ir iekšējā ego radīta halucinācija. Ego rada ilūziju, ka esam atsevišķi. Mīlestība ir spēks, monāde, dievišķā mīlestība, kas mūsos deg un mudina atgriezties pie vienotības. Tā atgādina, ka esam savstarpēji saistīti. Mīlestība ir spēks, kas mūs virza atpakaļ vienotībā. Kad satiekam kādu, kuru patiesi mīlam, mēs abi virzāmies atpakaļ uz šo monādi, un tajā mūsu mīlestība tiek iegravēta. Šī mīlestība kļūst par spēku, kas atkal un atkal mūs pievelk. Tātad Penelopi un Odiseju savieno mīlestība. Un neatkarīgi no attāluma, viņi tiek pievilkti viens otram, jo viens otru pilnveido. Tā kā mūsu apziņa ir bezgalīga, to var iedomāties 3 līmeņos, jeb plaknēs. Prāts, mūsu apziņa un zemapziņa, ko mēs apzināmies, gars, sirds, emocijas, jūtas, pats mūsu apziņas kodols, dvēsele. Visas 3 plaknes eksistē vienlaikus. Kad tās ir saskaņotas, mēs jūtamies laimīgi, zinām, kas esam un ko daram. Kad tās sadalās vai konfliktē, rodas iekšējā disonance, kas noved pie traumas un depresijas. Tieši tas notiek ar Odiseju, Penelopi un Telemaku. Savās dvēselēs viņi zina, ka ir dzīvi un atkal satiksies. Bet garā, jūtu līmenī, viņi piedzīvo skumjas un tukšumu, jo ir šķirti.
Savukārt, prātā viņi tic, ka Odisejs ir miris un ka viņš nekad neatgriezīsies mājās. Līdz ar to šie trīs līmeņi nav vienoti. Lai ģimene atkal apvienotos, viņiem jāsavieno prāts, gars un dvēsele. Tikai tad viņu stāsti, viņu pasaules uztvere kļūst par vienotu veselumu. Tieši šī ir Odisejas cīņa. Viņu iekšējais un garīgais ceļojums. Galvenā doma, ko vēlos, lai jūs saprastu, ir šī. Mīlestība ir visu trīs plakņu vienotība, un mīlestība ir dvēseles liesma. Citiem vārdiem sakot, mīlestība patiesībā ir intimitāte. Kā zināt, ka kādu mīlat? Nevis tāpēc, ka tu par viņu patstāvīgi domā. Nevis tāpēc, ka vēlies, lai viņš tev pieder. Bet tāpēc, ka tu saproti šo cilvēku dziļi un būtiski. Dzīva mīlestība nozīmē spēja sazināties un izprast vienam otru caur smalkām niansēm, slepeniem vārdiem un nesakāmām nozīmēm. Tā ir valoda, ko saprot tikai divi, un tajā slēpjas patiesa tuvība.